Dziesmu svētki Ziemassvētkos, un nav jau nekāds brīnums, jo patiesībā viss decembris jau ir tādi lieli Ziemassvētki. Esam studijā aicinājuši koncertu režisoru Ingu Cipi, Dziesmu svētki Ziemassvētki Dziesmu svētkos vai Dziesmu svētki Ziemassvētkos. Un tas notiek 5. decembrī, un arī Latvijas televīzijas pirmā programma translēs šo pasākumu 5. decembrī no 18:15, ja nemaldos. Īsumā, kā saplūst kopā Dziesmu svētki ar Ziemassvētkiem? Abiem svētkiem kaut kas īpašs. To brīnumu mēs meklējam gan Dziesmu svētkos, gan Ziemassvētkos. Kas būs dalībnieki un kā jūs plānojāt šo koncertu? Kas tad būs šā koncerta ietvaros dzirdams, redzams, skatāms? Patiesībā tā dalībnieki būs pilnīgi visi Dziesmu svētku žanru dalībnieki, kas bija vasarā. Apmēram 2500 6 žanru dalībnieki, 16 kori, 21 tautas deju kolektīvs, 4 mūsdienu deju kolektīvi, tautas mūzikas ansambļi un folkloras kops un, protams, arī pūtēju orķestri. Pūtēju orķestri, un tas ir tas atslēgas vārds, jo jūs Tanga paviesojās 6. vidusskolā, un tur ar pūtējiem viss ir kārtībā, tad arī tur ieskatīsimies. Sajūta, kad visi ir kopā un ka visi dara kaut ko, to priecājās. Sākumā vienmēr Ziemassvētkos tā, kad domā Ziemassvētku kā būs atkal izbojāta vasara, bet tad vienmēr uzreiz ir interesants, uzreiz paliek, kas sāks tas Ziemassvētku. Arī 6. vidusskolas bērniem būs iespēja atgriezties Dziesmu svētkos. Vērienīgā koncertā Dziesmu svētki Ziemassvētkos. Sajūta, kad mēs visi kopā sējam, katru rītu mēģinam, un pēc tam koncertos, pēc koncertiem ir tāds gandarījums par paveikto darbu, ka tā sajūta nekad mums nepārstājas, vismaz mūsu skolā, un es ceru, ka visā Latvijā. 5. decembra koncertā Arēnā Rīga vairāk nekā 2500 bērnu un jauniešu spēlēs un dziedās arī jaunus skaņdarbus kopā ar populāriem Latvijas mūziķiem. Ļoti labs tonis. Tas ir tavs nopelns vai skolotājs iedresējis? Gan skolotāji, gan mans, gan trenēšana pie skolotāja, tur specialitāti bieži un tam līdzīgi. Un arī orķestra mēģinājumos diezgan daudz mēģināt. Rīgas 6. vidusskolas pedagogi arī šajā koncertā pūtēju orķestriem palīdzēs iestudēt defilē. Tas jaunajiem muziķiem īpaši patīkot. Iedresēt reizē, tur kustēties un spēlēt, tas nav tik vienkārši. Man jau nav tik grūti kā viņiem. Bet jūs pat esat kādreiz paņēmis tavu rokā un defilēt? Nē, es neesmu. Viņi gan saka, pamēģiniet jūs pati arī. Katru gadu mēs cenšamies kaut ko jaunu spēlēt, ko interesantu, kaut ko tādu, kas publikai patīk. Vērtētājiem patīk, tiesnešiem, kas vērtē visu. Dziesmu svētki jau nav beigušies. Vismaz mūsu skolā stabili tas, kad mēs vēl dzīvojam uz tā viļņa. Un tāpat kā, es nezinu, kā surfošana, tas ir pa viļņiem, tad jānoturās uz tā viļņa. Un tur jau ir tas efekts, ka ik pa 5 gadiem ir lūk šie svētki, šī svētka sajūta, un bērni jūt, priekš kam viņi to visu dara. Protams, arī paši izglītojās, bet es domāju, tādā vecumā ir vajadzīgs arī tas impulss, ka tev klausās un tev aplaudē. Jā, skatījāmies sižetu un patiesībā malači bērni tik daudz darba ieguldīts, lai panāktu to, ka skaisti skan, labi skan un vēl paralēli ir jākustās un precīzi jākustās, lai tas arī labi izskatītos. Kā to vispār ir iespējams panākt? Ir burvīgi pedagogi Latvijā. Un kamēr viņi ir, tikmēr to ir iespējams panākt. Jo pedagoga personība, man liekas, nosaka ļoti daudz, lai sagatavot visus šos kolektīvus. Tur jau laikam jābūt tomēr sirds gaišumam un jābūt vēlmei ar bērniem strādāt, jo patiesībā ar naudu šeit laikam nekas nebūs izteikts. Tur nav nekas kopīgs. Tiešām ir tā, ka ir lietas, kas sasilda. Vai tā ir, piemēram, ziemā varbūt tie ir dūraiņi un cepurīti, vasarā tā ir dziesma, un ziemā mums sasildīs tas viss kopā, tāpēc arī šis koncerts. Ir jāatcerās tā vasara un nevajag to aizmirst.
Sakiet, vasarā jums arī bija sadarbība ar Renāru Kauperu un tapa kopēja dziesma, vai arī ziemā būs sadarbība ar pazīstamiem mūziķiem un tas tādā tradīcija garā turpinās? Jā, un šis koncerts ir nedaudz brīvāks, viņš varbūt nav tradicionāls dziesmu svētku koncerts. Viņā var nedaudz paspēlēties un pajokoties ar to tēmu, kā būtu, ja dziesmu svētki būtu ziemā. Jo šovasar bija ļoti karsta vasara, un šī doma ienāca prātā nevienam vien. Būs arī pazīstami mūziķi, grupa PER, kas ir ļoti populāra jauniešu vidū. Viņi kaut ko darīs kopā ar virsdiriģentiem. Bet ko viņi darīs tur kopā? Tas, lai paliek noslēpums, ir jānāk uz koncertu, un tas ir jāredz. Būs arī Valta Pūces etnogrāfiskais orķestrs, kurš dziesmu sēkos jau spēlēja Saulsēja Sidrabiņu un bija ļoti labs darbs Latviešu biedrības namā. Šeit viņš būs vēl kuplāks, 2500 dalībnieku izpildījumā, gan spēlētāji, mūziķi, dziedātāji un arī dejotāji. Būs arī Jānis Strasdiņš no grupas Kosmos ar savu brīnišķīgo balsi un vēl Jānis Apēnis no Latvijas Nacionālās operas. Tā kā personība netrūks. Cik ilgi vajag gatavot šādu programmu, ja es saprotu, ārkārtīgi plaši un ļoti daudz piedalās? Jā, programma zināmā mērā ir ļoti grūti, jo pirmoreiz piedalās kopā visi žanri. Un katram žanram ir sava specifika un sava apskaņošana un visas lietas. Šis projekts tapa diezgan ātrā laikā. Līdz ar to mums arī repertuārs puse ir no dziesmu sēku repertuāra. Tās pērles vai tās košākās dziesmas un dejas. Repertuārs no oktobra patiesībā līdz decembrim mēs raujam, ko varam. Ciet, būs arī kāda, jūs minējāt, ka ir tās pērles, un tad būs droši vien arī kaut kas jauns, kāda pirmatskaņojuma, kas vēl nevienam nav neskanējis. Jā, tie pirmatskaņojumi jau ir tie noslēpumi. Tos jau negribās izpaust, lai viņi sanāk. Bet cik ir plānoti tādi, cik daudz pārsteigumu būs? Kā jau Ziemassvētkos, pārsteigumu nedaudz, bet labi. Sakiet, tad dalībnieki tad pulcēsies no visām Latvijas malu malām? Jā. Kopumā 2500 dalībnieki? Jā, jau pāri šim skaitlim ir. Cik cilvēku varēs redzēt klātienē šos svētkus, ja gadījumā, teiksim, viņi gribētu atbraukt un arī izjust to svētku atmosfēru? Es domāju, Arēna Rīga, visi ietilpība, tas viss ir skatītājiem. Un man liekas, ka tā ir ļoti laba dāvana un ļoti demokrātiskas cenas ir šo koncertu. Tad var nākt gan ģimene, gan atbraukt skolas kolektīvi un atcerēties to dziesmu kompotu, ko mēs ievārījām vasarā, mēs tagad varētu nogaršot. Nogaršot Ziemassvētkos. Vēlreiz atgādinām datumu, laiku un vietu, kur tad mēs to... 5. decembris Arēna Rīga, 6:00 vakarā. Gaidīsim visus koncertus. Lai labi skan, un es par to nešaubos nemirkli, lai jums arī veicās, un tad tā Ziemassvētku dāvaniņa jau mums visiem vismaz skanoša būs tā labākā.